Jo es neredzu nekādu jēgu tukšām mājām, kuras gadiem stāv un nav nekāda cerība, ka tur kaut kas notiks. Ja? Ko darīt ar pašvaldības rīcībā esošiem īpašumiem, kuri stāv pamesti? Tie īpašumi, kas atrodas pašvaldības īpašumā, kas ir attiecīgi Rīgas domas īpašuma departamenta pārziņā, manuprāt, ja īpašums netiek izmantots, viņam nav īrnieka, viņam nav nekāda pielietojuma vairāk kā 3 gadu laikā, es domāju, ka šie īpašumi būtu jāpārdod. Un, protams, varētu pajautāt, kurš tur ļoti gribēs pirkt un pa kādu cenu. Tādā gadījumā, ja nekas nenotiek, tas nozīmē, ka arī nākamos gadus tur nekas nenotiks. Piemēram, Pasaules tirdzniecības centra ēka, cik gadus jau stāv tukša. Tādus piemērus mēs varētu atrast Rīgā pietiekami daudz. Jāpārdod, es teikšu tā, pa 1 eiro. Ja? Protams, jautājums, te jau saskries ļoti daudz pircēju. Nē, vajadzētu panākt šādu īpašumu vērtējumu, un, piemēram, 20% no vērtējuma potenciāliem pircējiem būtu jāiemaksā kā depozītu. Un tad, kad pienāk tas brīdis, ja, ka tam īpašumam jāfunkcionē, viņam ir jābūt jau ir, teiksim, vai nu izīrētam, vai tur kaut kam citam ir jānotiek, tad Rīgas doma šo naudu atgriež atpakaļ. Jo es neredzu nekādu jēgu tukšām mājām, kuras gadiem stāv un nav nekāda cerība, ka tur kaut kas notiks. Ja? Un es tomēr esmu uzņēmējs un esmu pats arī nodarbojies ar nekustamā īpašuma attīstību. Man šie jautājumi ir pilnīgi skaidri un kādreiz liekas, tur par kaut kādu graustu prasa neadekvātu summu, bet neviens nesaprot, kā jūtās tā puse, kurai prasa. Tātad, cik vēl tur ir jāiegulda, ja? Kādas ir izmaksas nākotnē, kāds būs nekustamā īpašuma nodoklis un cik tā izīrējumā platība var ienest, lai tas būtu konkurētspējīgi. Es domāju, tā jāskatās ir praktiski uz šiem jautājumiem.